Rīta kafija LV svaigas aktuālas ziņas. Paldies, Juri, ka tu piekrīti intervijai Rīta kafijai. Pastāst lūdzu par pēdējo dienu notikumiem saistībā ar pārpublicēto video materiālu, ko tu nofilmēji tiekoties ar vidi inspektoriem. Ko tur daudz stāstīt? Es domāju, ka skatītāji jau vairums ir redzējuši, jo skatījumu skaits ir, manuprāt, rekorda augsts. Dažu stundu laikā tie bija 10 000, kas ir noskatījušies jau šo te video, un skatītāji jau paši redz, kas tur ir redzams, un atšķirībā no valsts pārvaldes daudziem ierēģiem, es domāju, ka jebkurš, tā teikt, vidēji statistiskais portāla lasītājs ir gudrs gana, lai saprastu, kas tur ir redzams. Bet, ja mēs gribam, teiksim, atskatīties uz priekšvēsturi šai situācijai, tad mums ir jāatgriežas aptuveni gadu senā pagātnē, proti 15. gada oktobrī, kad mums bija vissaspīlētākās attiecības ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, kur vēlējās pretiesiskā veidā pārņemt telpas, proti atjaunoto koncertzāli Rīga bez jebkādām kompensācijām un vienkārši savā valdījumā, bet to, ka viņi nespēja šīs telpas apsaimniekot, to mēs redzējām jau pirms tam 42 gadu garumā. Bet ne par to šoreiz ir stāsts. Stāsts ir par to, ka tātad 15. gada oktobrī Zinātņu akadēmija mums uzsūtīja valsts ieņēmumu dienestu. Un valsts ieņēmuma dienesta inspektori ieradās stundu pirms izrādes sākuma, brīdī, kad sāka nākt iekšā skatītāji. Un, protams, ka tajā mirklī nevienam vispār nebija ne laika ar viņu ķēpāties, neko. Mēs viņu palūdzām, lai viņi pagaida, ko viņi arī, paldies Dievam, tik daudz viņi vismaz saprata un viņi pagaidīja. Bet kas bija tie divi lielie noziegumi, ko viņi spēja atklāt tematiskās pārbaudas laikā, jo šo procedūru sauc par tematisko pārbaudi? Viņi konstatēja to, ka tajā brīdī pēc viņas, tā teikt, pieprasījumu, es viņai nevarēju uzrādīt visu uzņēmumu dokumentāciju. Kāpēc? Tāpēc, ka dažas dienas pirms tam, baidoties par to, ka Zinātņu akadēmijas rīcības rezultātā mēs varētu vispār netikt iekšā telpās, un, proti, attiecīgi arī netikt pie dokumentiem, es viņus pārvedu uz daudz drošāku vietu, kur viņi atrodas arī šobrīd. Ja. Tas bija mans noziegums numur 1. Mans noziegums numur 2 bija tas, ka pirms izrādes, kā jau tas jebkurā teātrī un jebkurā koncertzālē notiek, viens no izrādes dalībniekiem, Latvijā ļoti populārs aktieris, jau būdams izrādes kostīmā, atnāca līdz kafejnīcai nopirkt kafiju un smalkmaizīti, nolika savus 5 eiro, un tajā brīdī sāka nākt iekšā kafejnīcā skatītāji. Un loģiski, ka viņš abās rokās pagrāba šos šķīvīšus, uz kuriem uz vienu bija kafija, uz otru bija maizīte, un devās steigā uz grimētavu, nepaņemot atlikumu, kas bija 2 eiro. Bet meitene, ņemot vērā, kas strādāja bārā, ka viņi ļoti labi pazina šo aktieri, un viņš ne pirmo reizi ir nācis uz kafejnīcu, ja, saprata, ka viņš atgriezīsies izrādes laikā starp tajos brīžos, kad viņam nav jābūt uz skatuves, un viņam atdos šo naudu, ja, jo ne jau tā ir dzeram nauda, ko viņš atstāja, vai nelegāls ienākums. Ja. Un viņa aiz neuzmanības ielika šos 2 eiro atpakaļ kasē. Mēs nesen lasījām ļoti plaši atspoguļotu sižetu, kur par 3 eiro tika piespriests, laikam, 300 eiro sods. Ja. Es varu teikt, ka šis uzņēmējs, kuram piespried šos 300 eiro, vēl viegli tika cauri, jo man par 2 eiro un to, ka es nespēju uzrādīt auditorijai tajā brīdī, inspektorai visus nepieciešamos dokumentus, kurus viņi redzēja 2 dienas pēc tam savā birojā, man piesprieda 400 eiro sodu. Un kas ir pats smieklīgākais, viens no maniem vislielākajiem noziegumiem bija tas, ka vienā no pavadzīmēm, kuru izrakstīja viens no ļoti lieliem Latvijas uzņēmumiem, kurš piegādāja savu produkciju līdz kafejnīcai, šis uzņēmums nebija norādījis automašīnas numuru, ar kuru viņi šo produkciju ved. Un par to sodu piemēroja man, jo es biju parakstījis šo pavadzīmi. Tad šeit ir jau absurda kalngals. Protams, ka šie 400 eiro piespriestie tika apstrīdēti, un tur nākošajā gadā būs tiesvedība, bet zinādams ar savu pieredzi to, ka ja ir tematiskā pārbauda, drīz sekos arī audits, es nekļūdījos arī šoreiz. Un audits tik tiešām sākās. Audits sākās 16. gada maijā, un faktiski mēs varam teikt, ka audita sāga ilga līdz 16. gada novembra sākumam.
Un viņi norisinājās sekojoši, ka auditori vēlējās vienlaicīgi auditēt divus man piederošus uzņēmumus, proti Sija Rīgas koncertzāli un uzņēmumu, kas vadīja kafejnīcas. Un visas šīs audita sāgas rezultātā kāds bija verdikts? Verdikts bija tātad sekojoši, ka auditoriem neizdevās atrast nevienu pārkāpumu darba nodokļu jautājumos, proti visi strādājošie darbinieki ir kā saka, legāli, par viņiem ir samaksāti visi nodokļi. Un tas ļoti nepatika valsts ieņēmuma dienestam, jo viņiem nebija kur piesieties, un viņi nevarēja atrast arī nekādus citus pārkāpumus. Tādēļ viņi ķērās pie pēdējā salmiņa, par kuru es saprotu, ka tā ir tagad iecienītākā vide metode, kā padarīt uzņēmumu par formālu, teiksim, pārkāpēju. Viņi paziņoja, ka viņi neatzīst uzņēmuma izdevumus, kas ir saistīti ar koncertzāles Rīga atjaunošanu, jo viņu ieskatā atjaunošanas darbi ir fiktīvi. Kā rezultātā uzņēmums, kas ir gadu noslēdzis ar ļoti būtiskiem zaudējumiem, pēkšņi kļūst par uzņēmumu, kurš ir noslēdzis gadu ar peļņu. Un loģiski, ka no šīs peļņas vidi ieskatā bija jāsamaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis, tā kā tas netika izdarīts. Tad vajadzēja maksāt arī soda naudu un kavējuma naudu, bet tās summas jebkurā gadījumā bija smieklīgas. Tie ir daži simti eiro, ko vids ar visām šīm savām manipulācijām un mahinācijām spēja izveidot. Un ņemot vērā to, ka jau audita sākumā un audita procesā es ļoti skaidri redzēju to, ka auditori rupji pārkāpj virkni normatīvo aktu. Piemēram, pašā pirmajā reizē man pieprasīja, lai es ierodos ar abu uzņēmumu 2 gadu dokumentāciju. Jebkurš uzņēmējs var aptuveni nojaust, ko nozīmē 2 gadu dokumentācija. Tie ir tūkstoši lapušu, tūkstoši dokumentu. Ja. Es paņēmu līdzi tik, cik es spēju tajā reizē, 2 milzīgas somas pilnas ar dokumentiem. Ja. Viņi teica, atstājiet mums to visu. Es saku, nē, likums nenosaka, ka jums ir kaut kas jāatstāj. Bez tam, tajā brīdī man tieši sākās tiesvedības process ar Zinātņu akadēmiju, un šie dokumenti, prezentējot šo dokumentu oriģinālu, ir arī pierādījumi šajā tiesvedībā. Līdz ar to man nebija nekāda pamata, un arī neviens likums to nenosaka, ka man šie dokumenti tagad būtu viņiem jāatstāj uz nezināmu laiku. Pie tam, piedošana, bez garantijas, ka kaut kas no šiem dokumentiem nepazūd nejauši. Ja? Tad viņi teica, tādā gadījumā lūdzu taisiet visam kopijas, notariāli aplieciniet un nesiet iesniegt. Es saku, nē. Neviens likums nenosaka to, ka man uz sava rēķina ir jātaisa kopijas. Likumā ir skaidri un gaiši rakstīts. Uzņēmējam ir jāuzrāda sava uzņēmuma dokumentācija valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem, ko es arī izdarīju. Ja? Tajā brīdī pie manis atskrēja šī kundzīte, jau leģendārā Svetlana Andersone, kura sev raksturīgajā izpausmes formā mēģināja citēt likumus, ko viņai bija pateikuši juridiskajā daļā, domādam, ka es tagad viņiem tā arī naivi piekritīšu. Ja? Es tam nepiekrītu. Es uzrakstīju sūdzību tajā brīdī valsts ieņēmuma dienesta toreizējai ģenerāldirektorei, kura arī atzina to, ka šī prasība bija nepamatota un ir pienākums interesējošos dokumentus kopēt uz sava rēķina. Tad sākās komēdijas otrā daļa. Vide sāka kopēt tieši tos pašus dokumentus, ko viņi jau vienreiz bija kopējuši tematiskās pārbaudas laikā. Tātad te mēs redzējām perfektu valsts līdzekļu šķērdēšanas piemēru. Ja? Bet kas ir interesantākais? Vide auditori man visu laiku mēģināja iestāstīt, ka viņus ļoti interesē koncertzāles Rīga atjaunošanas process un ar to saistītā dokumentācija, kura ir daudzi tūkstoši lapušu. Tie ir projekti, slēdzieni, akti, saskaņojumi, sarakstes, dokumentācijas, certifikāti, atbilstības certifikāti. Respektīvi, ik viens, kurš ir saskāries ar teiksim, apjomīgu celtniecību, saprot, ka tā nav viena lapiņa vai teiksim, viens kases čeks. Tā ir ļoti nopietna pakete. Un tajā brīdī, kad es teicu, ok, kur ir visa celtniecības dokumentācija, auditori paņēma projekta sējumu, vienu no projekta sējumiem, viņu pašķirstīja, un man kļuva skaidrs, ka viņi vispār pirmoreiz mūžā saskaras ar projektu dokumentāciju, jo viņa nesaprata no tās dokumentācijas neko. Atļaušos aizrādīt un papildināt uzreiz, ka šī ir dokumentācija, kuru saskaņoja vispirms ēkas īpašnieks, proti Zinātņu akadēmija,
pēc tam Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, pēc tam Rīgas būvvalde, un par kuru pēc tam Rīgas būvvalde vēl deva rakstveidu slēdzienu, ka visi darbi, tā teikt, dabā, jeb telpās, ir veikti atbilstoši šiem projektiem, un nekādas atkāpes vai pārkāpumi vai nelikumīga celtniecība nav notikusi. Ja. Tātad ir skaidrs, ka vidi auditori vienkārši pat neprata lasīt projektu dokumentāciju. Rezultātā no šīs projektu dokumentācijas viņi nenokopēja nevienu lapu. Kaut gan virsuzdevums, kā mēs zinām, ja, ir it kā šī tā teikt, pārbaude darbu veikšanai. Tad es viņiem teicu, atnāciet uz telpām, paskatieties, salīdziniet dabā projektā rakstīto ar dabā izpildīto. Tas ir ļoti labi redzams. Ir 4 sējumi ugunsdrošības signalizācijas projektiem. Viņi visi ir redzami dabā, visi detektori, signalizācijas iekārtas, viss. Tas joprojām tur atrodas. Ja. Vidi auditori neatnāca uz koncertzāles telpām ne reizi. Tajā pašā laikā no citām darbībām, kas notika tajā laikā, man ir ļoti liels pamats uzskatīt, ka vidi auditori pretiesiskā veidā nodeva konfidenciālu informāciju Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem, bet tas ir cits stāsts un, kā saka, par to citu reizi. Ja. Ar ko tas viss beidzās? Tas viss beidzās ar to, ka man tika atsūtīts šis audita slēdziens, ja nemaldos, viņš bija uz kādām 70 lapām. Rakstīšanas meistari viņi tur ir, viņiem darīt nav ko. Kā jau es minēju, šis gala slēdziens bija šie pārdesmit vai pārsimts eiro sods, ko viņi spēja izmahinēt, ja, un nekas vairāk. Bet tur bija viena ļoti būtiska norāde, ka viņi uzskata, ka koncertzāles Rīga atjaunošanas darbi ir bijuši fiktīvi. Un, ja es vēl varētu samierināties, lai taču mūsu nabaga valstī tiek tie pārsimts eiro, ja, pie tā, ka uzņēmums faktiski ir iznīcināts, tas tāpat vairs neko nemainītu. Ja. Bet samierināties ar frāzi, ka koncertzāles Rīga atjaunošana ir bijusi fiktīva, ja tā ir notikusi visas sabiedrības acu priekšā, soli pa solim, ir valsts institūciju slēdzieni par to, ka visi darbi ir notikuši, tad kā viena valsts iestāde var atļauties apgalvot, ka kaut kas ir fiktīvs, ja viņa pat nav atnākusi uz šīm telpām un apskatījusies klātienē. Lūk, par to arī bija šis, kā saka, tautā cepiens. Un zinot to, ka šāds ir šis audita noslēguma dokuments, es paņēmu līdzi videokameru, jo es vēlējos kameras priekšā uzdot šiem te auditoriem jautājumus, kādēļ viņi auditā nav iekļāvuši nevienu no valsts iestāžu atzinumiem, proti ne būvvaldes, ne valsts ugunsdrošības glābšanas dienesta atzinumu par to, ka darbi ir atbilstoši projektiem. Ja. Ko viņi man pārmeta? Viņi pārmeta, ka telpu pieņemšanas nodošanas aktos, kas bija ikmēneša formalitāte, ja, ir tikai norādes, ka ir, teiksim, veikti kaut kādu darbu kopumu, bet nav šie darbi atšifrēti detalizēti. Šie darbi detalizēti ir atšifrēti projektu dokumentācijā, kuru es vēlreiz uzsveru, vidi vispār ignorēja. Ja? Un šeit arī mēs nonācām pie tā, ka šī Svetlana Andersone, es domāju, ka viņa ļoti labi apzinājās to, ka viņa ir gājusi savu, diemžēl, ierasto ceļu ar mahināciju un manipulāciju veidā, padarot godīgi strādājošu uzņēmumu par nodokļu parādnieku. Ja? Es saku vēlreiz, manā gadījumā nav strīds par summām. Ja? Ir runa par principu. Ja? Un tieši par šo principu es arī cīnījos. Un es vērsos pie jau tobrīd jaunās ģenerāldirektoras pienākumu izpildītājs Dacis Pelēkās ar lūgumu tikties. Šis lūgums tika izpildīts, mēs tikāmies. Es viņai izstāstīju tieši to, ko es stāstīju tagad. Bet kas ir ļoti interesanti, uz šo tikšanos pie galda sēdēja arī Svetlana Andersone, kurai kādas morālās tiesības vispār bija sēdēt pie galda brīdī, kad par viņu jau bija iesniegta sūdzība. Par viņas rīcību, kas neatbilst iestādes darbinieku ētikas līmenim un tā tālāk. Ja? Rezultātu mēs ļoti labi zinām. Video ir sasniedzis jau turpat 100 000 skatījumu dažu stundu laikā.
savā skaidrojumā centās mīkstināt savas darbinieces pozīciju, uzrakstot, ka, iespējams, viņa nerīkojās absolūti atbilstoši ētikai, bet viņa ir ļoti profesionāla darbiniece. Ja. Tik profesionāli, ka es atvainojos, viņa latviski nespēja vienu gramatiski pareizu teikumu pateikt. Līdz ar ko ir šaubas, vai viņi vispār pārvalda latviešu valodu tādā līmenī, lai spētu strādāt šajā darbā. Bet labi, Dievs ar viņu. Ir prieks, ka vispār cilvēks kaut cik latviski spēja runāt. Ja? Lai valsts valodas centrs pārbauda viņas reālās valodas zināšanas. Bet runa ir par to, ka šis nav izņēmuma gadījums. Šī ir ierastā ikdienas schēma, kā valsts ieņēmuma dienests komunicē ar nodokļu maksātājiem. Un tas, manuprāt, absolūti nav pieņemami. Par to es arī runāšu, jo man vairs nav ko zaudēt. Zinātņu akadēmija Koncertzāle Rīga ir iznīcinājusi. Ticība tiesiskumam, redzot, kā policija marinē kriminālu procesu, kurš tika ierosināts pēc mana iesnieguma, kur Zinātņu akadēmija mūs nepatiesi apvainoja radiatoru zādzībā, kas bija viens no būtiskākajiem argumentiem līguma izbeigšanai. Viņi ir savākuši visus pierādījumus. Un viņi marinē jau pusotru gadu gandrīz šo kriminālu procesu, ko varēja pabeigt dažos mēnešos. Ja? Man ticības tam, ka šeit kaut kas notiek godprātīgi, vairs nav nekādas. Tāpēc arī es nolēmu, mans pacietības mērs ir pilns. Es par to vairs klusēt netaisos. Un kronis visam bija tas, ka svētdienas rītā es savā e-pastā saņēmu arī anonīmu vēstuli krievu valodā, kurā man tika izteikti draudi par tieši šī publiskotā video sakarā. Tādā valstī mēs, diemžēl, dzīvojam. Juri, kā tu plāno reaģēt uz šo saņemto vēstuli? Ko tu plāno darīt? Es esmu jau rīkojies, es esmu iesniedzis iesniegumu valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim ar lūgumu izvērtēt, pirmkārt noskaidrot, kas ir sūtītājs, jo es domāju, ka pie mūsdienu tehnoloģijām tas ir izdarāms elementāri, un otrkārt izvērtēt, vai šajā vēstulē ietvertie draudi ir pamatoti, vai varbūt tur ir vienkārši psihiski slims cilvēks, varbūt tur ir noziedznieks, varbūt tur vienkārši ir jokdars. Ja? Es to nezinu. Bet man šajā brīdī, izvērtējot kontekstuāli visus pārējos notikumus, ir pamats uzskatīt, ka par to, ka es esmu atļāvies iet pret sistēmu, pret gadiem puvušo un pastāvējušo un iesīkstējušo sistēmu valsts pārvaldē, ka pret mani arī tiešām var tikt veiktas vienas vai otras represijas. Un, jā, mēs, protams, varam teikt, ka tas, kurš grib realizēt kaut kādus draudus, viņš par tiem nekad iepriekš neteiks. Bet man ir jārēģē arī uz šādu anonīmu paziņojumu. Šajā vēstulē tas saņems konkrēts draudus par to, ka tu publicēji šo video plašākai publikai. Jā. Tieši saistībā ar šo publiskoto video arī bija šie draudi krievu valodā ar novēlējumu, ka viņi cer, ka ar mani notiks kaut kas tāds, lai policija tālāk vērtē, kas tur ir. Rīta kafija LV.